Sveiki, draugi! Ir pienākusi kārtējā diena, kad dodos copēt, jo mājās nosēdēt būtu grēks, un vēlos pārbaudīt, vai tomēr tie zandarti neķersies arī šoreiz. Ir agrs rīts un mēreni piesalis, kas atvieglo iešanu uz copas vietu, kā arī tik agrā rītā var baudīt šo burvīgo saulēku. To parasti noguļot, jūs nekad neieraudzīsiet. Tāpēc vienmēr diena, kas pavadīta copējot, ir diena iegūta atmiņām un baudai. Labrīt! Dodos kārtējā copas piedzīvojumā. Paskatīsimies šodien, vai varēs arī kaut ko noķert. Ārā -5 grādi, drusku uzsalis, patīkama iešana. Redzēs, kā ies. Ierodoties nolūkotajā copas vietā, sāku ar aliņu urpšanu. Parasti izurbi kādus 10 āliņus, tādā veidā tie var pieklust. Un tad tikai atliek aiziet apgaitā un paskatīties, vai ir kāda zivs apakšā. Jo nereti glusiņām pieejot pēc kāda laika ir lielākas izredzes noķert kaut ko. Protams, uz asarīšiem tas nestrādā, jo ja viņi ir apakšā, tad viņi sit uzreiz un viņus āliņu urpšana īpaši nebiedē. Lieki piebilst, ka urbis ar elektrisko urmašīnu ļoti atvieglo dzīvi. Pirms es iegādājos šādu komplektu, parasti tas sagādāja lielas grūtības, it īpaši, ja ledus bija virs 40 cm biezumā. Bet tagad ar vieglu roku aizeju sagatavoju copas vietu, lai varētu sākt makšķerēt. A few minutes later. Copējam. Pagaidām visi āliņi ir tukši. Nezinu, laikam būs jāmeklē jauna vieta. Tā jau varētu būt. Ja jau būtu apakšā, tad jau gan jau uzsistu vajag mums parādīt. Nu ko? Kas meklē, tas atrod. Svaigs āliņģis, sākam copi. To redzēsim, kas te ir un vai kas te nav. Vairāk ir, nekā nav. Parasti, lai satricinātu asarīšus, es paceļu augstāk mānekli no grunts, kādu metru, tad 10 reizes strauji uzrauju, lai iekustinātu ūdenī vibrāciju, kam vajadzētu arī piesaistīt asarīšu uzmanību. Pēc tam es nolaižu lejā un atkal uzrauju pāris reizes un ieturu pauzi. Parasti tad seko sitiens. Ja copes nav, tad jāmaina vieta, jo apakšā iespējams nav aktīvo zivju. Redzējāt? Noķēru zandartu atkal. Mazo zandartiņu. Vai cik maziņš, bet uzsita. Labais. Peldi no atpakaļ, audz lielāks. Pasauc mammu un tētī. Copa ir uzreiz. Ja ir apakšā asarīts vai zandarts, sit uzreiz.
Bet nav baru. Nevar atrast. Jāiet un jāmeklē. Ja tur, kur ir, tur uzreiz kā nolaid, tā ir sitiens un ir galā. Noķēru šādu asarīti, kurš jau gandrīz ir sasalis. Nu, jāiet jāmeklē jauns āliņģis. Šito asarīti atlaidīsim, lai viņš nav sasalis. Viss salst kopā, ļoti augsts. Un šādi izskatās ziemā ieliktie nomarķētie tīkli. Saulaino laiku nomainīja apmākušās debesis, bet tas copes prieku nebojāja. Svaigs āliņģis. Nu kā var tā būt? Kā laid lejā, tā ir kaut kas, uzreiz izrāda interesi. Kā aizēja prom, atnāca atpakaļ, viss tukšums. Rīga, vai dzirdi? Rīga. Un šajā brīdī es sapratu, ka ir šaise. Aizpūta manu maisiņu, un tagad tas nozīmē, ka man ir jāiet tam pakaļ, jo es atkritumus neatstāju. Un sarūktināts es aizēju pakaļ maisiņam. Škrobek baigā. Noķēru vēl vienu zandartu. Ai, mazalīši. Kur te jūs rodaties? Uzreiz, kā ir tā sit, jā. Jāiet atlaist. Peldinu. Ko? Šodien būšu iztērējis Urbim abas baterijas, izstaigājies svaigā gaisā, redzējis 2 zandartus līdz šim. Varbūt tagad būs 3. Kaut kas tur apakšā ir. Bet nu grūti pierunāt, grūti. Nu paņem. Zandart, pacopēt, zandart. Davai. Es zinu, ka tu gribi pieķerties. Nu. Nu lūdzu. Kameras priekšā, saņemies. Varbūt tas ir mazais asarītis. Kurš man te nepakam negrib. Ko lai izdarā? Jāsēž visu dienu un jāsēž un šitā te jāgaida. Nu, poņem. Nu, saņemies. Kur tu atkal pazudi? Jāceļ augstāk. Varbūt tad varēs sasaukt atpakaļ. Bet ja jau būtu ņēmējis, tad jau būtu paņēmis. Nu neko. Izskatās, ka šodien nobeigšu ar 2 maziem zandartiņiem noķertiem, kurus diemžēl neizdevās nofilmēt.
Ja uzreiz kā ielaida āliņģi, tā uzreiz bija sitiens un bija jāvelk ārā. Un vienu asarīti. Un man āliņģī iekrita mana brūnā rapala, kas ir vislielākā škrobe, kā jūs zināt, pazaudēt savu medīgo vizuli. Bet tā gadās, jābrauc uz veikalu, būs pirkt jaunu. Paldies par skatīšanos! Bet tas nav viss. Ejot krastā, ieraudzīja, ka motociklists, nepārbaudot ledus biezumu, brauc virsū un nokrīt uz sāna. Ļoti neveiksmīgi. Bet nu, tā gadās. Es ceru, ka sanāca nofilmēt, kā viņš iejājās iekšā. Diezgan smieklīgi. Tālis brauca un iebrauca šeit iekšā. Tik vien viņam bija tie prieki. Ko, ja? Skaidrs.